Čau, esmu Agnes Slišāna. Es mācu Ogres 1. vidusskolā. Esmu 5., 6., 7. klases matemātikas skolotāja un 10. un 11. klases ekonomikas, komercdarbības un mārketinga skolotāja. Es esmu arī klases audzinātāja pirmajai vispār izglītojošajā profesionālā novirzienu klasē, kas mūsu skolā nekad pirms tam nebija. Man uzticēja šo godu, esmu pionieris un vadu šo te klasi pretim profesionālai komercdarbības izglītībai ar praktiskām iespējām. Tas, ar ko es varētu sākt, varbūt ir arī tā mana vīzija par maniem skolēniem, jo, kad es gāju uz skolu, es vēlējos, lai man skolēni dara vairāk. Lai viņi nevis tikai mācās teoriju, bet viņi iet ārpus skolas, lai viņi caur globālu skatījumu mēģina uzlabot sevi pašu, savu pilsētu un beigās arī savu valsti. Un tā zināšanas, ko es viņiem dodu, teorētiskā zināšanas, es mēģinu maksimāli daudz sasaistīt ar kontekstu, ar problēmu, ar to, kas notiek ārpusē, lai viņiem ir tā realitāte sajūta par to, ko viņi mācās. Ka tā nav tikai grāmata vai tas nav tikai kaut kāds teorētisks study case, bet tas viss ir tas, kas notiek, un tā ir realitāte. Un, lai to īstenotu, es mēģinu skolu dabūt ārā un skolā dabūt iekšā. Skolu dabūt ārā tādā kontekstā, ka bērnus vest uz uzņēmumiem, sadarbojos ar Ogres biznesa inkubātoru. Šodien, starp citu, tieši no sēdes esmu atnākusi. Un sadarbojoties, mēģinu rast iespēju, lai šie skolēni, lai viņiem būtu iespēja aiziet uz uzņēmumu, tikties ar veiksmīgiem cilvēkiem un dzirdēt to veiksmes stāstu, kurš parasti iet visādi, jo mēs katrs to varam, un viņiem tas jāsaprot, ka tas cilvēks, kas viņiem stāv priekšā un kuram ir būt uzņēmums, viņi jau ļoti labi pelnoši, viņš ir tāds pats bijis skolnieks kā viņi. Kā es mēģinu dabūt skolā iekšā to ārpasauli, es mēģinu sarīkot vieslekcijas, un uzņēmēji un cilvēki ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Mums ir bijuši gan bankas lektori, gan Ogres vietējie uzņēmumi, gan arī no Rīgas. Un šiem skolēniem ir iespēja prakses nedēļā. Viņiem ir tā kā prakses nedēļa, viņiem nav projekta nedēļa. Tad mēs arī dodamies uz uzņēmumiem, un viņi risina dažādas uzņēmumu piedāvātās problēmas. Un tas, ko es pagājušajā gadā izdarīju, es izveidoju, ir tāda ZPD dienas grāmata, tad es izveidoju PPD, nevis ZPD, kas ir praktiskā prakses dienas grāmata. Un, jā, tas ir par maniem skolēniem. Mēs piedalāmies dažādos pasākumos, mēs piedalāmies Ogres jauniešu dienās, viņi tiekās ar politiķiem un mēģina, tas, par ko man ir liels prieks un gandrījums, ka es tiešām redzu, ka viņi domā jau ārpus skolas, ka viņiem ir idejas, ka pasākums viņi apmeklē. Mēs esam pagājuši izdevās skolu pielaust iesaistīties Junior Achievement darbībā. Līdz ar to mums ir dažādi pasākumi. Šodien mēs bijām seminārā par biznesa plānu rakstīšanu. Vēl 2 nedēļas atpakaļ mēs bijām par mārketingu. Un tas prieks, kad tu redzi, ka tie bērni ar prieku brauc un dodās. Un tā nav stundas viņiem beigtos vienos dienā, tad seminārs beidzas 4 vakarā, bet viņi tik un tā ir gatavi iet darīt un iesaistīties. Un, tā viņu refleksija, jo refleksija vārdu viņi jau zina, un visi iespējamās misijas komūna zina šo vārdu refleksiju, tad viņi spēja tiešām analizēt to, ko viņi ir redzējuši, un novērtēt tā zināšanas, ko viņi ir ieguvuši. Varbūt drusciņi par to, ko es darīju pirms iespējamās misijas, tad, jā, Madars jau minēja, kad es absolvēju tieši to pašu skolu, kuras mācos. Es absolvēju Ogres 1. vidusskolu, tad es iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, inženieru ekonomikas un vadības fakultātē, un drīz vien aizbraucu mācīties uz Dāniju paralēli. Dānijā es mācījos arī uzņēmēju darbību, pabeidzu Dānijā, un tad vēl biju kursos gan Zviedrijā, gan Francijā. Tā es tur braukāju pa pasauli, un tad izdomāju arī brīvprātīgo darbā iesaistīties Amsterdamā. Tur es strādāju, un jau pieteicos maģistros Rotterdamā, Erasmus universitātē un tiku, un tad notika kaut kas absolūti maģisks, es pat nezinu kas, bet es tomēr atbraucu uz Latviju. Un iespējamā misija man jau bija prātā diezgan ilgi. Varbūt ne īsti tāpēc, ka es gribēju būt skolotāja, bet es tiešām redzēju jēgu. Man likās, ka tas ir kvalitīvi, tas, kā viņi dara.
es līdz pat brīdim, kamēr iegāju 1. septembrī skolā, es neapjautu patiesībā, uz ko es esmu parakstījusies. Un man nebija tāds, nu, ka jā, es to visu dzīvi esmu gribējusi darīt, bet to katru dienu ceļoties un ejot uz skolu un strādājot, ik pa brīdim nāk tā, ka tu runā un tev nāk tā sajūta, ka jā, nu, es esmu te un man te patīk un es daru lietas, kas iespējams ir daudz jēgpilnāks kā jebkas cits. Tā, tas, ko es darīju pirms tam, mana personiskā izaugsme, misija ļoti strādā uz to, lai mēs attīstītos kā personības, jo, manuprāt, stāvēt klases priekšā nevar cilvēks, kurš nevar, negrib iedvesmot pārējos, un kurš negrib mainīt nedaudz dzīves pārējiem uz labo pusi un to darīt mērķtiecīgi un kvalitatīvi. Tāpēc misija mūs nodrošina daudz visādiem kursiem un mācībām un mājas darbiem un tā, bet tas ļoti palīdz un to tiešām ļoti novērtēju, jo pirmajā, kad mēs tikko iestājāmies, tad tā visa vasara bija tāds ļoti intensīvs darba grafiks no rīta līdz vakaram, bet tas viss bija tik ļoti vajadzīgs un kvalitatīvs. Tad tikai tagad lēnām, jau pēc gada tu jūti, ka īstenībā tu dari visu to, ko tev mācīja. Un tas ļoti ārkārtīgi palīdz arī emocionālais atbalsts un kuratori. Un tad arī kolēģi, ka tu zini, ka tu vari piezvanīt un izstāstīt savu bēdu. Un tur būs kāds, kas pateiks, ka viss ir kārtībā. Sagaidi rīt un viss būs kārtībā. Tā. Nu jā. Un varbūt par to, kā es mainu bērnu dzīves, tad man uz to ļoti grūti šobrīd atbildēt, jo es savu darbu vērtēju kritiski un es uzskatu, ka varētu darīt vēl daudz vairāk. Bet tad es lūdzu viņiem, varbūt, lai mēs esam WhatsApp grupā, un es viņiem lūdzu, lai viņi man aši uzraksta varbūt kaut kādas pāris lietas, ko viņi uzskata, ko viņiem šis gads ir mainījis, jo manā klasē negāja tikai tādi skolēni, kas būtu uzņēmēji un tā tālāk, bet vienkārši skolēni, kas izvēlējās citādāku novirzienu, un tas, uz ko es mēģināju strādāt ar to, uz to, lai trenētu to viņu uzņēmības muskuli, ka viņi jebkurā dzīves jomā grib darīt vairāk un grib darīt kvalitatīvi un uzņemties. Un tās patīkamās lietas bija tādas, ka skolēni rakstīja man, ka viņos ir ticības saviem spēkiem, ka viņi spēja vairāk ieraudzīt iespējas un lai sevi pilnveidot un lai varētu vispār attīstīties. Par to, ka klasē ir droša vide, kad skolotāji viņus motivē tiekties augstāk. Un kas man patika, viņi rakstīja par to, ka jūsu mācīšanas metodas ir unikālas un tāda cita skolotāja nemāca. Es nezinu, kā šo komentēt, varbūt tas slikti, varbūt labi, bet uzsveršu, ka tas ir labi, jo iespējamā misija tiešām strādā uz to, lai katru stundu būtu interesanti un lai tiem bērniem degtu acis un lai varbūt pat, ja viņiem nepatīk fizika vai ekonomika, viņi tomēr nāktu šo stundu, jo viņi zina, ka stunda ir sagatavota un būs interesanti tik un tā. Un viņi savu izaugsmu vērtē no sava atskaites punkta, un viņi uz sevi skatās kā uz individualitāti un skatās savu izaugsmi. Un tas nekas, ka Pētrītam vai Jānītam ir 10, bet ja man jau ir 7, tas ir rīktīgi forši, jo agrāk varbūt man tā nebija, bet es redzu, ka es mācos un tā zināšana spēju pielietot dzīvē. Kā ir ar kolēģiem, vai viņi arī iesaistās tavās aktivitātēs, kad tu organizē kaut kādas tikšanās ar politiķiem vai kaut kādus pasākumus, vai viņi arī atbalsta un izdarbojas? Jā, patiesībā par kolēģiem vispār tāds ļoti fantastisks stāsts, jo es jau minēju, ka es absolvēju skolu un paldies Dievam, ka es ļoti labi mācījos, jo es biju ļoti paklausīgs bērns, jo tad atgriežoties skolā man uzticēja ļoti lielu atbildību un man ļoti paļāvās. Un, ja man uztica pirmo komercdarbības klasi, kas bija skolā un kas viņu vadu un virzu un veidoju, tad, manuprāt, tā ir liela uzticēšanās gan no direktors, gan no mācību pārziņiem. Un tad, kad es veidoju kaut kādus pasākumus, vai arī šodien man ir tas pasākums Rīgā, un es vai var sarunāt, vai tā un tā, viņi tā, Jāgnes, droši, brauc, tev būs labi, jā. Tas, kā viņi mani atbalsta, tas man ļoti palīdz. Ir skolotāji, kas, protams, kas man nepazīst, pie kuriem esmu mācījusies. Ir vienmēr skeptiski skolotāji, tīpaši par to, ka jūs esat jauni, jūs esat entuziasti un cik jūs ilgi tā varat, jūs izdegsiet. Bet
tas jau viss no mums pašiem atkarīgs.